Apskatīsim šādu uzdevumu. No uzdevuma krājuma. Ķermeņa brīvās krišanas laiks bija 8 sekundes. No cik liela augstuma ķermenis krita un cik liels bija ķermeņa ātrums nokrišanas brīdī? Sāksim, kā vienmēr, ar dotiem. Dots. Tātad pirmkārt ir dots, ka krišanas laiks T ir 8 sekundes. Tas ir pagaidām vienīgais, ko mēs zinām. Nu, un nākamais ir no cik liela augstuma ķermenis krita, tātad jāaprēķina ir H un ir jāaprēķina ātrums nokrišanas brīdī, apzīmēsim to ar V. Situācija ir šāda. Uzzīmēsim, pieņemsim, ka te ir X ass, piemēram, te ir nulles līmenis, un šeit atrodas mūsu ķermenis. Mūsu ķermenis sākuma momentā atrodas augstumā H. Un krīt lejā, jo brīvās krišanas pātrinājums ir vērsts uz leju, tātad viņš tiek pātrināts uz leju. Mēs varam uzrakstīt koordinātas vienādojumu šādai situācijai. X ir x0 plus v0 xt plus at kvadrāts dalīts ar 2, bet uzrakstīsim šo koordinātas vienādojumu specifiski tieši šai situācijai. Varam uzrakstīt tā, x ir x0 sākuma koordinātu uz x asas ir lielais H, tas ir tas augstums, no kura krīt, sākuma ātrums ir 0 un A ir mīnus G, jo G ir vērsts pretēji pozitīviem virzienam. Tātad x asas ir uz augšu, G ir uz leju. Rakstam mīnus gt kvadrāts dalīts ar 2. Mums interesē, kad šī koordināta ir 0, jo mums interesē, kad tas ķermenis būs nokritis. Tātad no cik liela augstuma viņš krita, mēs varētu pateikt tā. Tad, kad viņš būs nokritis, tad koordināta ir 0. Mēs zinām, ka tas būs H mīnus gt krišanas laiks kvadrātā dalīts ar 2. Tas nozīmē, ka izsakam H, un H ir vienkārši gt kvadrāts dalīts ar 2. Liekam iekšā skaitļus. Nu, tagad pieņemsim, ka G ir aptuveni 10 reiz 8 kvadrātā dalīts ar 2. 10 reiz 64, 640. 640 dalīts ar 2 ir 320 metri. Tas ir numur 1. Nākamais jautājums, kāds būs ātrums nokrišanas brīdī? Mēs varam uzrakstīt vienkārši ātruma vienādojumu. V ir V0 plus AT. Un mēs zinām, ka tas ķermenis nokrīt pēc 8 sekundēm. Tātad laika mums interesē, kāds būs ātrums pēc 8 sekundēm. Rakstam V ir, sākuma ātrums ir 0, G reiz T, 10 reiz 8 ir 80 metri sekundē. Nu, ja mums interesētu ātruma projekciju, mēs rakstītu, ka tas ir Vx, nu, un tad mēs rakstītu mīnus G reiz T. Un tad tas būtu mīnus 80 metri sekundē. Jo atceramies, ka projekcijai zīme ir svarīga, bet vektoriālais lielumiņš V, tad, kad mēs rakstam vienkārši V, tad mēs taču zinām, ka V ir vektors. Un tad, kad mēs rakstam V, mēs vienkārši domājam vektoru moduli, kas ir garums. Un modulis nevar būt negatīvs. Tātad ātrums ir 80 metri sekundē, un virziens ātrumam ir uz leju. Uzdevums atrisināts.